Ai, kā man patīk šis laukums. Jep. Labākā dienas daļa sāks pēc stundām te. Šis tiešām ir mūsu laukums, mūsu laiks. Boris, man šķiet, tu sāc piesaukt nelaimi. Bet kāpēc nevarētu būt viena jauka epizode, kur mēs visu dienu pavadām laukumiņā un nekas slikts nenotiek? Vai tie ir no vecākās klases? Sīkais laiks tipināt mājās pie mammas, atbrīvo vietu. Es atvainojos, es nemaz neesmu sīkais, un es te tikko ierados. Bērnus laikam vispār vairs neaudzina mūsdienās. Hei, tas ir tas jauniņais puisis. Man šķiet, viņš pat nebija iesvētībās. Oi, visiem taču jāaiziet iesvētības. Kas ir iesvētības? Kāpēc vecākie bērni ir tik nejauki? Tā vienmēr bijis. Bet mēs viņiem neko neizdarījām. Nē, bet visiem skolā ir jāaiziet iesvētības. Redzi to meiteni? Jā? Tā ir mana māsa. Ko? Kad viņa bija maza, vecākās klases bija vēl nežēlīgākas. Nav brīnums, ka viņa ir tagad tāda, kāda ir. Tas ir briesmīgi. Man viņas būtu žēl, ja viņa nebūtu man likusi izdzert sinepju burku. Boris, es tev vienkārši saku, ka visiem ir grūti, tāpēc nav ko sūdzēties. Boris! Brālī, jo! Doktors Džims uzvar DJ Jump Jump! Brālī, skaties! Brālī, Boris! Skaties! Brālī, Boris! Bro, čačo! Brālī, bro, skaties! DJ Jump Jump! Brālī, Boris! Sīkais, vai neredzi, ka man bija slikta diena? Bāc! Nē, es negribu būt kā Lidijas māsa. Boris, tu esi brālis! Tu nevari būt Lidijas māsa! Es zinu, Pepe. Es ar to gribu teikt, ka šie strīdi ar vecāko klasi vairs nevar turpināties. Mums jācīnas pretī. Jā, viņi ir lieli un labāk saprot algebru, bet tas nav godīgi, ka viņi var uzstādīt noteikumus tikai tāpēc, ka ir vecāki. Boris, ar dažiem cilvēkiem nav vērts strīdēties. Tāda ir dzīve, pieaudz. Bet tādai nav jābūt dzīvei. Un mēs visi, mūsu klase, ir spējīga radīt labas pārmaiņas visai skolai. Kurš grib pārmaiņas? Ko jūs atvilkāties? Mēs visi esam pelnījuši vietu, kur atpūsties pēc stundām. Tāpēc pieprasām laukumiņu godīgi un diplomātiski sadalīt. Nā. Plāns B. Jā, plāns B. Uzbrukumā! Bāc, es tik spilgti iztēlojos šo plānu savā prātā, ka es pilnībā aizmirsu, ka viņi ir lielāki, stiprāki un nejaukāki par mums. Albert, ko tu tur spēlējies? Mām, ko tu te dari? Jūsu klasē šodien bija vecāka sapulce. Elvija, tava audzinātāja bija tik dusmīga. Marīt, Saulīt, kāpēc tu īsot Zintriņu pusdienas aizmirsi? Tev vēl jāklausa mamma? Tu ko? Jā, man ir tikai 16. Ai, bāc, man likās, ka visi 16 gadnieki ir jau tā kā pieauguši. Ko tur pieauguši? Vienmēr jāklausa mamma. Jaunieši, ātrāk! Es nokavēšu panorāmu! Un man jāklausa mana mamma. Ejam! Wow! Pat vecākie bērni ir vienkārši bērni. Pepe, tu neieradies uz iesvētībām. Tev netika kliņģera gabaliņš. Man tāds prieks, ka tagad ej manā skolā. Zini, kad biju tavā vecumā, iesvētības bija briesmīgas, un klase savā starpā vispār nedraudzējās. Bet tagad visi ir draudzīgi. Kāpēc tu vienmēr esi tik pozitīvs? Vai tas ir
ir kāds noziegums mazliet priecāties?